16. gada otrā daļa, 12. klases vispārīgais līmenis. Atrasim vienādojumu sinus 2x mīnus sinus x vienāds ar 0. Ko tur var darīt? Skatāmies formulu lapā. Tas, kas mums kreisajā pusē sinus 2x, reku ir formulina. 2 sinus alfa reiz kosinus alfa. Nu, tad pierakstīsim šo formulu, bet eksāmenā jums viņa būs acu priekšā. Ir 2 sinus alfa reiz kosinus alfa. Šī mums ir formula no formula lapas, kuru turam acu priekšā. Tad kreiso pusi mēs varam aizstāt ar formulas labo pusi. Ir 2 gabali sinus x reiz kosinus x mīnus sinus no x ir vienāds ar 0. Mums šeit abos saskaitāmajos ir sinus x, tas nozīmē, ka viņi var iznest pirms iekavām. Un iekavās paliek 2 kosinus x mīnus 1 vienāds ar 0. Ja mums ir divu skaitu reizinājums vienāds ar 0, tad vai nu pirmais skaitlis ir vienāds ar 0, vai otrais. To arī darīsim. Sinus no x vienāds ar 0, x vienāds. Un tad skatāmies formulu lapā. Sinusu mēs mēram uz y-as, un tie ir leņķi vai nu 0 vai pi, jeb 180 grādi ik pa 180 grādiem. Tas ir viltīgs veids, kā pierakstīt šo te, reiz kā ir vesels skaitlis. Bet tikpat labi varēja rakstīt pi, kā 180 grādu vietā. Tā ir viena atbilde. Otra atbilde. Pielīdzinām 2 kosinus x mīnus 1 0. 2 kosinus x ir 1. Kosinus x abas puses dalot ar 2 ir 1 puse. Un jautājums, cik ir x? Skatāmies šoreiz kosinusu uz x-as, kur mums ir 1 puse uz x-as šeit. Pie leņķa pi dalīts ar 3. Un pie leņķa 5 pi dalīts 3. Bet šis te īstenībā ir mīnus pi dalīts 3. Lūk, šis te leņķītis tikai tāds pats uz otru pusi vilkts. Un atkārtosies katrs no viņiem pēc 360 grādiem. Tādā gadījumā mēs pierakstam atbildi, pat divas atbildes, plus un mīnus leņķis pi dalīts ar 3, plus 2 pi kā, kur kā ir vesels skaitlis. Un varēja arī rakstīt, x ir plus mīnus 60 grādi, plus 360 grādi kā ir vesels skaitlis.